skaties, varīšu baltā krāsā, arī kopā parādījās ar to iepriekšējo, un šī ir tāda mazāk tā kā saturīga forma, ja viņai, bet piepildīta viņa turēsies kopā, arī šāda te sprādzīte. Paskaties, bet šai somai kāds bonus, redziet, tātad pirmkārt šeit ir rāvēslēdzējs, viņš vienkārši atvērts, tātad ir it kā klasiska soma, jā, bet vēl ir divas ekstra kabatas augšā uz rāvēslēdzējiem, jā. Ļoti ietilpīga, un plus, protams, dāmas ir garā lence. Somu varam uzlikt šādu plecā, varam nest uz rociņas. Tātad cena dāma šai ir 102 eiro. Sudraba furnitūra un rādu, kas ir no to nišiem, ja? Kas ir palicis šajā reizītē. Ir, redziet, arī viegliņa, liela, bet viegliņa soma. Arī tas nedaudz tās Hermes dizaina iedvesme. Paskaties, ir rāvējslēdzējs. Iekšpusē dāmas kabat uz rāvējslēdzēja divas slipkabatiņas. Ļoti maiga, patīkama āda, paskaties, arī ļoti plata. Un ir arī garā lēncē. Tev vajag to somu ātri uzliec plecā. Nu šeit viņa ļoti īsti noregulēta, bet ļoti jauks variants. Gribēju jums parādīt. Cena dāmas viņai ir 93 eiro un ir visi tonīši, skatieties. Bēža, gaiši zila, tad ir tauku tonītis, konjaciņš un melna krāsa. Tāda soma ar sudraba furnitūru, lielā soma. Kaut kas līdzīgs teikt, ko rādīja iepriekš ar siksniņu, bet tāda klasika šeit vairāk. Skatieties, arī tieši tāda pati ideoloģija tikai visu uz raiferiem. Rāvējslēdzējs. Un aizmugurē vēl kāpat uz rāvējslēdzēja. Liela A4 stabils formāts. Šī lence nav nekāda smalkā, tāda platāka. Var arī uzlikt plecā, jā? Un dāmas cena viņai ir 102, un skatieties, kas ir no krāsiņām. Melna, dark taupa, ir balta, ir bēša, ir konjaciņš, un tur vēl arī ir, var redzēt to bēšo. Šāds soms maldīts, arī tāda darba klasika, kā es saku. A4 formātiņa, priekšpusītē tur ir vienkārši kabatiņa, dāmas paslēpta šāda. Tāda iekšpusīte uz rāvējslēdzēja ir garā lēns un arī šeit foršs sadalošais. Kāpat uz rāvējslēdzēja slipkabat un redzēt vēl pa vidu šī sadalošā. Arī laba darba soma. Skrienamā soma 95 eiro dāmas apstājos, jo ir uz krāsām ko paskatīties. Tātad ir bēša, tāda pienbalta bēša. Tāda ir tauptonītis, konjaks un melne. Ir naudas maciņi mazie, mazā izmēra un paņemšu uzreiz lielā izmēra. Tad parādīšu toņus. Tātad mazais un lielais izmērs. Un lūk, skatāmies iekšpusītē ir šāds te. Un otram iekšpusītē arī būs tāpat tās līdzīgi. Tikai balta rekur, piemēram, ja? Ir gan karša vietas, vēl gan čeku vietas, gan arī lielajām banknotēm vietiņas. Un dāmas cena, cena šai ir 21 eiro maziņais, 21. Un tūtās pateikšu lielais dāmas 22. Cik interesanti, 21 un 22. Lai gan tas tā kā bērnu kurpītes maksā dārgāk nekā lielāk jaukušā cilvēku kurpītes. Es vienmēr parasti smējos par to. Tātad, skatāmies, dāmas, es mēģinu toņus rādīt, ja? Mazie maki braucam. Visas krāsiņas. Un sākas ar lielie maki. Visas krāsiņas, ja? Lūk, tā ir klasika, kuru vienmēr dāmas sūta. Un kas ir vēl top trendīgs maks? Parādīšu. Tie ir šie maciņi, dāmas. Tās kāda ir atvērts. Nu, piemēram, citu krāsu paņemšu nekas. Šie maciņi riktīgi uzspridzināja no pagājušās reizītes. Ļoti mīkstas ādas maciņi. Šajā arī pat mazajā dāmas lien iekšā kartes. Un tātad šeit vienīgais liela banknote tāda kā gara neietilps, tad uz pusēm viņa jāpārloka. Bet ļoti labi tādi pocket stila maciņi, kā tā bāžamie maciņi, mazā somiņās liekamie maciņi. Lūk, maziņas izskatās šādi, arī ir gan karša vietiņa un arī monētiņu vietiņa. Bet šoreiz nav daudz krāsu. Nav daudz krāsu, es mēģināšu jums parādīt visas, kuras ir pieejamas. 16 eiro bija šīs, mazulītis. Man šķiet kaslas, bet jā, no kaslas noprecizēšu. Šis ir tāds tā kā vecrozā, ņūd, laikam teiktu. Ņūd tonītis, oranžs tonītis. Šāds tā kā, šis būtu tāds purpurīga vecrozā, kaut kas tāds. Ir pāris balti, dāmas palikuši balti maciņi. Ejam tālāk, šī tāds pistāciju krāsas maciņš. Tāda ir hakī zaļš. Tāda ir spilgts zaļš, bet es redzu tikai vienu dāmas spilgti zaļu. Tāda ir pelēks, arī redzu vienu. Vienu redzu dāmas tikai gaišu zilu un vienu redzu melnu. Vai būs vēl nezinu. Rekur redzu šādu te lavandas. Rekur šāds, bet tas bija gaišāks zils, redzēt? Šāds zils. Šitādi ir vairāki. Lūk, kas mums šeit ir konjaciņš. Rekord konjaciņš. Tādu lielos tagad, ja? Laižam lielos tagad. Tātad ir lavanda redzu lielais. Lielais ir meitenes dzeltens, redzēt? Lielākais ir dzeltens. Ir arī šāds fuksijas rozā. Tad ir ņūda tonis, kā es jums jau saucu. Oranžu daudz ir, redzēt? Tāda ir košāka fuksija. Tā ņemu kopā. Teikšu, Barbija rozā fuksija, tad man tā jāsauc. Redzu melnus. Pagājušais liekas nebija. Redzu zaļu. Balti dāmas. Šāds zaļš jau rādīju. Un skatieties, šeit ir tāds tā kā pelēcīgi brūnīgs. Un te ir, reku var salīdzināt, redzēt? Un te ir tāds tauptonītis. Gaišs zils dāmas. Tāds tumšākas, nav tumšākas zils, un tāds, šis būtu gaišs, un tas tāds kaut kāds skaidlu azūrtonītis. Redziet, vēl viens zils, jā? Šāds. Tad ir konjaciņš, un tad ir melns, un tad ir pelēks. Lūk, tā kā šie maciņi dāmas ir vienkārši burvīgi. Botegas dizaina iedvesma, ļoti patīkama maiga pīta ādiņa, ļoti viegliņš, ļoti plāniņš. Rekur ir monētiņām, tad atveram, rekur karšie vietiņas, un rekur ir arī banknotēm. Šis ir ļoti jauks maciņš. Dāmas krāsiņas, tātad es rādu konjaciņš, tad ir šāds sarkanīgs tumši, tad tālāk rādu, tas mums ir šokolādīte. Jā, jo tas ir melns, redzēt, ļoti drusku tikai var redzēt. Lūk, šāds. Ir aiva arī pagājušais nebija tādi toņi. Ir aiva arī pelēk baltais un taupīte.
Un viņš tāds pat pilnīgi šie, viņi ir tādi kā pušits, tāds matēta ādiņa. Tāds mums skatās sporta. Un dāmas šim gan cenu. Šitam dāmas cena 33 eiro. Paskatieties, dāmas. Šis ir kaut kas riktīgi foršs. Mazs, piekarenams tā kā maciņš. Ar sudraba formu tur teica, pēc tam kaut kad atvedīs arī ar zeltu. Redziet, arī tā pati Hermes dizaina iedvesta. Lūk, paskaties, vari piekārt jebkur, kur tev vajag. Tu vienkārši viņu atver. Tā, atveram un iekšā vienkārši šāds te. Maziņš maciņš. Ļoti stilīgs. Kā teica, AirPodus, piemēram, iekšā var ielikt viņā. Jā, vēl tur kaut kādu mazumiņu. Lūk, šāds. Un dāmas, viņam cena ir 19 eiro. Kā piekariņš. Un es jums to parādīšu. Cik ir krāsu. Skatāmies. Ļoti daudz krāsu. Pilnīga pārbagātība. Var dabūt jebkuru, kuru kārojās. Tā. Un no piekariņiem visejošākos parādīšu jums. Šādi piekariņi. Cena. Upsai, diridegeni. Nezinu. 19 eiro vai 17 bija. Es jau tās cenas plus-minus no galvas atceros. Nav virsū. Man liekas, ka tev lielie bija 19. Lūk, šādi. Negribu samoties. Lūk, šāds balts. Kā maza somiņa dāmas. Gaiši zils. Rozā. Šis ir ļoti trendīgs. Man patīk arī tā mazā somiņa, kā es teicu, tur kādu končiņu var ieslēgt. Bet īstenībā tur pat arī varbūt AirPodus var ielikt. Īstenībā, redzēt? Zeltans. Tā parādīja visu sonīšu. Šāds piekariņš ir. Tās man to visu apakaļ jāsaparina ātri. Un parādīšu tūlītās, kas mums vēl ir ejošākais dāmas. No piekariņiem runājot šajā butika, ir ļoti ejoši sunīši. Sunīšus parādīšu. Starp citu, no šiem sunīšiem, kas ir mākslīgā zamšādā, 19 eiro. Man liekas, ka viņi ir visi 19, kaut kā tā viņi gāja. Viņi ir pieejami tikai bēšā krāsiņā. Bija iepriekš šokolādītē, nav vairs šokolādā. Tāks, un šie sunīši, skatieties, violets sunītis. Tāks, viņi iet kā vienkāršs piekariņš, tā rāda kā vienkāršs piekariņš. Tātad violets, tātad šāds ir dzeltenīgs, rozā, balts, viss. Un tūlītās es parādīšu citu versiju. Un šim cena, protams, ka es arī neredzu. Man liekas, ka šitie, kas bija ar maziņiem, piekariņiem bija 17 eiro. Tas bija ar maziņiem, ar lieliem bija 19, tā bija. Un lielais, ko nozīmē lielais? Tur ir vairāk klāt visakās. Tur vai jaunāka šokolādīte, reku tāda karājās klāt. Tāks, bet kas mums ir ar toņiem, dāmas? Tā, ir melns, ar tādām sunīšu ķepiņām. Melns, viss izpirktāms. Tikai divi, mintiņš un melns. Un melns arī tikai viena ierauci. Tā kā, ja kāda gribēs, tad ir jāpas, vai viņiem vēl kādu karājās stokā vajag. Tāks, un, dāmas, vēl ir tādi interesanti piekariņi. Kur izņemt, pamēģināšu parādīt. Skatieties, šāds, tur visi te buķeti kopā. Šādi te. Man liekas, šitie bija par 17, tie, kuriem mazāks piekariņš, bija par 17. Ir vēl balts, nav izpakots, bet parādu. Ir vēl balts, šis ir arī tāds te. Ar sudrabiņu viņi ir. Un rekordāmas, kur viņš ir gaiši zils. Un rekur šāds vēl. Šāds. Hops, šie ir 17 dāmas. Ko dāmas, mums pēdējie metri, un tad es ķeršu šeit iespēju būt pie Wi-Fi, lai varētu mums ātrāk likt iekšā ierakstus. Principā tas arī ir viss. Rekur vēl bija, es te melojos, ka ir tikai divas krāsas, rekur viņas aprināti. Lūk, šie pa 19 eiro tie pilnīgi, Lūk. Tev ir jums krāsas, viss. Paskaties, kāds ir. Šāds. Lūk, tie pa 19. Viss, dāmas. Nē, aiziesim uz jostām. Jā, šitās es jau rādīju jums dāmas iepriekšējā reizītē. Šādas te jostiņas, ļoti stilīgiem metāliņiem. Parādīšu uzreiz visas krāsiņas. Ir tātad melna ar sudrabu, melna ar zeltu, bēša. Šī tā ir tāda ļoti interesanta, tā kā vīna ar tādiem melnīgiem, tā kā melnu pārēju tādu. Balta, taupe, persiks, azūrs tāds. Šeit, redziet, maz drusciņi atšķirās dāmas. Viena ir gaišāka rozā, otra tāda vairāk uz vecrozā. Tāda ir šāda te rozīga, pelēka, lavandīga, tumšpelēka, redziet, šeit arī ir atšķirība krāsiņā. Sarkana, tad ir tāda tā kā violeta, un šeit arī tas pats konjaks, bet ar tādu tonējumu. Ja? Un šīs ir tās dāmas jostiņas, ar ko ir foršas. Man patīk tāda tipa jostas, to tās, piemēram, parādīšu. Tā, šo noņemšu, to nevarēšu jums parādīt. Man patīk, ka šīs jostas ir tās, kurām nav astes. Šādi velkam, un, piemēram, uzliekam, ieduram tajā metāliņa caurumiņā, kur vajag. Es jums šādi rādu. Lūk, šāda jostiņa ļoti forša josta man pašai ir. Es parasti izvēlos vai nu šādu, vai, piemēram, šo te stilistiku arī tāds Gucci stiliņā. Jostas, man liekas, dāmas, šīs jostas bija 23 eiro. Klasiskās jostas, tātad, dāmas, ir šādas te ar apaļu metālu un sudraba. Tātad ejam tuvāk pa tonīšiem, jums rādu, kādas ir pieejamas. Un tad sākās kantainās, tāpat kā bija iepriekšējā butīka, ar zeltu. Bet skatieties, kādas te ir krāsiņas. Un šeit ir arī tās krāsas, kas tur nebija. Piemēram, tur nebija šāda gaiša zila. Tur nebija, bija dzeltena, bet nebija tāda citrona dzeltena, jā. Rozā, manuprāt, ka tur nebija. Jā, tad šeit ir. Lūk, un šeit viņai cena bija 18 eiro. Tur, man liekas, arī bija 18 eiro. Un kaut kas vēl šeit no tumšajiem bija. Tāks. Un šeit bija ar tām ovālajām un ar zeltu.
Lūk, šādas krāsnes, arī 18 eiro visas jostiņas. Lūk, un arī tā kā paldies tām dāmām, kuras šeit ielika čatiņā, WhatsApp telefona numuru, uz kuru rakstīt, ņemam screenshotu, sūtam, ierakstīt dāmas spēkā līdz 31. maijam. Tātad tas ir tas periods, kas man ir sarunāts, lai varētu saņemt šo te īpašo cenu. Un tātad dāmas, principā ir tā, ka nākošais mans brauciens uz butīku, es ņemšu pauzīti jūnijā, jo katru mēnesi tiešām ir too much mazliet, jūtu patika ir grūti. Tāpēc nākošais lidojums būs tikai jūnijā. Jūnijā man mazliet ir doma par to, ka es varētu atlidot iespējams uz nedēļu, apvienot nedaudz atpūtu ar jaunu partneru iepazīšanu, jo jūs man visu laiku prasiet drēbes. Te ir drēbes ļoti daudz un arī apavi. Tāpēc par to es tad informēšu vēlāk. Un paldies, meitenes, atā, lai jums visām paša diena.